Kā veikt Smart ID identifikāciju lietotāja kontā? Lai veiktu jūsu platformas lietotāja konta identifikāciju ar Smart ID lietotni, lūdzam sekot turpmākajām instrukcijām. Pārliecinieties, ka jūsu Smart ID konta līmenis ir kvalificēts, lai veiktu personas datu apstiprināšanu. Tam ir jābūt ar balto fonu, kā šajā piemērā, ja Smart ID lietotnes fons ir zaļš, tad jums jāveic Smart ID līmeņa paaugstināšana, ko var veikt jūsu apkalpojošajā bankā, kura šo Smart ID lietotnes certifikātu jums piešķīra. Tālāk dodieties uz jūsu platformas lietotāja konta sadaļu ģimene un spiediet uz sava profila. Pārliecinieties, ka jūsu personas dati, vārds, uzvārds un personas kods ir ievadīti korekti. Ja nav, tad veiciet datu korekciju. Kad pārliecinājāties, ka personu dati ir korekti, atgriezieties uz profila sadaļu, spiediet pogu apstiprināt identitāti. Un, visbeidzot, spiediet uz pogas Smart ID, kura inicijēs jūsu Smart ID lietotnē personas koda apstiprināšanu. Ievadiet jūsu PIN kodu, lai apstiprinātu to. Ja Smart ID verifikācija neizdodas, tad šī problēma varētu būt saistīta ar to, ka jūsu Smart ID līmenis neatbilst tādam, ar ko drīkst apliecināt personas koda īstumu. Ievadījāt personas kodu nepareizi, šādā gadījumā atgriezieties uz soli numuru 3 un veiciet personas datu labošanu. Iespējams ir arī citi iemesli, piemēram, liels pieprasījuma daudzums, Smart ID servisa nepieejamība un tā tālāk. Jebkurā gadījumā par to nevajadzētu uztraukties, jo identifikācija tiks veikta arī automātiski, apstrādājot jūsu ienākošos maksājumus.